Labvakar, godātie skatītāji, cienītās skatītājas. Šis ir raidījums Vai nauda aug kokos. Mani sauc Juris Pūce, jūs skatāties Rīga TV24 ēterā raidījumu, kas ir veltīts ekonomikai un tam, kas ir noticis aktuāls ekonomikā pēdējā 2 nedēļu laikā. Katru nedēļu, trešdienas vakaru, mēs runājam par aktuālajām tēmām ar 2 īpaši atlasītiem lietpratējiem ekonomikas jautājumos, un arī šovakar tādi mums 2 ir šeit. Pirmais no tiem Gatis Kokins, Telekom padomes priekšsēdētājs, otro reizi, Gati, principā kaut kāds vimpelis no raidījuma komandas. Paldies par ierašanos. Un Edgars Pīgoznis, Latvijas privātā un riska kapitāla asociācijas valdes priekšsēdētājs. Labvakar, Edgar, pirmo reizi, jā. Labvakar. Mēs runāsim par 3 tēmām kā katru reizi. Es atgādināšu skatītāji, ka jums ir iespējas pieteikt savus tēmas un savus jautājumus mūsu raidījumam arī Twitterī, Facebookā, sūtīt ziņas. Twitter konts mums saucās pilnīgi pretējs mūsu raidījuma nosaukumam. Ja raidījuma nosaukums ir Vai nauda aug kokos, tad Twitter konts ir Nauda aug kokos. Mēs apstiprinām caur Twitter kontu nosaukumu. Jā, arī šoreiz viena no raidījuma 3 tēmām ir pieteikta sociālos tīklos. Es pie to īpaši atgādināšu, ka mēs līdz tam tiksim. Bet šovakar pirmā tēma ir pasaules tēma – naftas cenas pasaules biržās. Jā, mēs esam novērojām un aptuveni pusgadu mēs aktīvi vērojām, kā naftas cenas krīt. Katru nedēļu, katru dienu, reizēm pat stundām skatoties, kā pa dolāru nāc no naftas cenas pasaules biržās. Jebkuras naftas, kas pasaules biržās tiek tirgot un patērēt Latvijā pasaulē. Tad kādu brīdi bija tāda stabilitāte. Un tagad mēs esam pēdējās nedēļas un varbūt var parādīt arī grafiku. Esam novērojuši, ka tās faktiski mēnesi naftas cena iet uz augšu. Pie tam iet diezgan mērķtiecīgi. Tas nav nekāds tāds lēns slīdējiens, viņš ir diezgan ātrs. Tur ir bijis pasvāršņš kā parasti ar naftas cenām, bet cena ir pieaugusi. Kādas tagad būs sekas? Ko mēs varam sagaidīt? Vai naftas cenai augot mēs varam rēķināties ar lielākiem izdevumiem degvielas uzpildes stacijās, vai mēs varam rēķināties ar lēnāku izaugsmu Latvijas, Eiropas ekonomikai, kas tomēr naftu galvenokārt importē, nevis eksportē. Vai atkal pietiks nauda arābu prinčiem pirkt greznas preces Eiropas tirgos, un tas atkal mums kaut kā var palīdzēt. Vai šīs izmaiņas ir ilgtspējīgas? Kā jums šķiet? Šeit pilnīgi noteikti jāsaprot, vai tā cena ir tendence atgriezties pie $100 par barelu un pie līdzīgiem līmeņiem. Ja mēs skatāmies naftas cenu kaut kādus nākotnes pareģojumus, tad par laimi mēs redzam, ka kādi $60–70 ir augstākā robeža, ko visi analītiķi redz. Līdz ar to es aicinātu šīs izmaiņas uztvert ar veselīgu skepsi, saprast, ka ir dažādi notikumi, kas to ietekmē. Tur kāds kvazi amerikāņu kuģis tiek arestēts, vai arī, piemēram, pavisam nesen ir iznākuši Amerikas koproduktu dati, kas ir nedaudz zemāki, kā analītiķi to ir pareģojuši. Līdz ar to tas viss tur ietekmē cenu uz augšu, uz leju. Tāds spekulantu rotaļas. Es domāju, ka pašlaik mēs tādu cietu tendenci šeit nevaram iezīmēt, un tā saucamie futuri vai nākotnes cenas parāda to, ka tirgus nesagaida atgriešanos $100 cenu līmenī. Edgar? Es pilnīgi piekrītu tam, ka naftas cenu jautājumā noteikti jāskatās ilgtermiņā viennozīmīgi, ja, un tur pāris nedēļas augšu leju, manuprāt, pilnīgi neko nenozīmē. Ja jūs to grafiku būtu paņēmuši garāku no 2006. gada vai kaut kur apmēram 7. gada, tad mēs redzētu, ka kopš tā laika ir strauji uzaugušas cenas no tiem pašiem 45–50 dolāriem uz tiem 100 un 130 un pat 140 bija kādu brīdi, tad krīzes laikā strauji nokrīt atkal, ja? Tad atkal uzlec apakaļ, ja? Un tad tagad ir nolaidušās uz to pirms straujās izaugsmes, pirms tā burbuļa, ja, kurš ir plīsis tagad jau cenām. Tā kā es neredzu, ka tās cenas varētu kaut kur strauji augt vai arī krist. Drīzāk man interesē, teiksim, kāda būs šī arābu attieksme, jo mēs zinām, ka arābiem pašizmaksas naftas ieguve ir ārkārtīgi zema, ja? Ja viņi izdomā tiešām, kad viņiem jāpārdod pēc iespējas ātrāk tā nafta, kas viņiem ir,
Un, tā baža varētu būt tāda, ka pēc 20 gadiem nevienam tā nafta nebūs vajadzīga. Ja? Tad tā cena patiesībā varētu arī krist. Es nedomāju, ka viņi strauji augs katrā gadījumā. Un tev arī vienmēr tas pamat jautājums ir, kā tas ietekmē Latviju. Latvijas un tautsaimniecību, es domāju, pa lielam jau pie šādām svārstībām nekādīgi. Savukārt tos, kuri iepērk degvielu lielos daudzumos, es domāju, autobusu parki, Air Baltica. Tur, protams, jāstrādā ar finanšu instrumentiem. Tātad vienmēr var nopirkt kaut kādu kontraktu, kas, teiksim, to cenu piefiksē, līdz ar to var ielikt biznesa plānā, sarēķināt budžetu un īpaši neuztraukties par šīm ikdienas svārstībām. Pēc būtības samaksāt apdrošināšanu par to, ka un tas ir jādara, ja jūs tiešām esat ļoti atkarīgi no cenām. Savukārt, mājsaimniecības, teiksim, labos laikos brauks tālākos ceļojumos un īsos laikos skatīsies Latvijas Telekom televīziju. Pilnīgi piekrītu, jo es domāju, apmēram 3 mēnešu periodā cenu izmaiņas nekādīgi neietekmē ne tautsaimniecību, ne lietotāju. Tikai pēc tam tas parādās lietotāju līmenī. Ja? Un pa cenām es piekrītu, cik es saprotu, tad, teiksim, laukos kā lēja, pa 5 degvielu tā arī lēja. Ja? Vienkārši tad ielēt vairāk vai mazāk un aizbrauc tālāk vai tuvāk. Protams, Latvijas iedzīvotāju vairākumam, kurš dzīvo ar fiksētiem ienākumiem, katru mēnesi saņemot vienu un to pašu summu, vienalga, vai tie būtu vecuma pensionāri vai darbinieki, kas saņem algu, ir jārēķinās, ka ir tādas preces, kur cena svārstās diezgan aktīvi. Jā. Pēc tam tā nav vienīgā cena. Es, piemēram, patērēju elektrību arī pēc biržas kursa, un man katru mēnesi ir tāds nedaudz satraukums, ko es saņemšu rēķinā. Es ar to reiķinos. Savukārt, samaksājot varbūt nedaudz lielāku cenu, es par to pilnīgi neuztrauktos. No otras puses, Gati, jūs esat starp tiem, ja nemaldos, 4000 Latvijas mājsaimniecību, kas to dara attiecībā uz elektrības cenu. Līdzīgi kā droši vien ir kaut kādas mājsaimniecības, kas pērk ziemas dīzeļdegvielu, apkurs dīzeļdegvielu noteiktās mēnešu dienās, lai atrastu vislabāko cenu. Rezumējums, gaidīsim. Sekosim līdzi, ja nebūs lielu svārstību tirgu un eksperti prognozē, ka nebūs klātesošie, tad mēs varam rēķināties ar to, ka degvielas cenas vismaz tuvāko gadu nekāds liels nepatīkams pārsteigums Latvijas mājsaimniecībām droši vien neradīs. Izņemot, protams, politiskie riski, ja ir kāds nopietnas karš sākas, tad, protams, ka... Jā, cerams, ka tas nebūs. Protams. Karš nekad nav laba lieta. Pāriesim pie otras tēmas, un otra tēma mums ir arī interesanta un ar ļoti lielu starptautisku pieskaņu. Šī ir tēma, kur mums ir pieteikuši un ierosinājuši mūsu skatītāji, klausītāji un sekotāji līdz sociālos tīklos. Proti, Eiropas komisija ir ļoti aktīvi sākusi darboties konkurences tiesību aizsardzības jomā. Tiešām pēdējās 2 nedēļās ir pieņemti 2 tādi lieli lēmumi. Pateikts ir, ka uzsākta pārkāpuma procedūra pret Google, uzsākta pārkāpuma procedūra pret Gazprom, tādas, jāsaka, pasaules ekonomikas smagsvari. Pēc sajūtas tā aptuveni, pēc komentāriem no Eiropas komisijas puses, tiem cilvēkiem, kas ir bijuši aktīvi ekonomikas dzīves vērotāji 90. gados, ļoti liela tāda sajūta kā Microsoft. Toreiz Eiropas komisija karoja ar Microsoft un, jāatzīst, uzvarēja. Milzīga soda nauda, Microsoft mainīja darbības profilu veidu, un tad arī sākās tāda Microsoft pakāpeniska nozīmes samazināšanās. Vai mēs varam sagaidīt kaut ko līdzīgu šajā jautājumā? Google vai Gazprom lietā? Vai tas ir sākums lielai ekonomikas pārdalei? Es domāju, tas ir sākums tomēr tādai fundamentālai izpratnei par konkurenci, jo tiešām vēl 20 gadus atpakaļ, lai arī tīri ekonomiski bija skaidrs, ka monopoli neko labu tautsaimniecībai nedod, tomēr tā metode bija faktiski cīnīties ar kaut kādiem vēsturiskajiem valstī piederošo uzņēmumu veidotiem monopoliem. Tā bija gan saistībā ar telekomunikācijām, gan ar līdzsabiedrībām, gan arī ar naftas pārstrādes uzņēmumiem. Bet tagad ir pagājis laiks un ir radušies virkne jaunu uzņēmumu, kuri dēļ kaut kādas ļoti veiksmīgas inovācijas ir negaidīti sagrābuši lielu tirgus daļu. Un no vienas puses, varētu teikt, jā, bet tas nav vēsturiskais monopols, ko mēs tur iejauksimies. Bet no otras puses mēs redzam, ka tas pasliktina
patērētāju stāvokli, un Eiropas komisija un arī faktiski Amerikas konkurences uzraugi ir sākuši vērsties pret šādiem uzņēmumiem, kuri faktiski tīri organiski iespējams ir ieguvuši šo tirgus daļu. Un ar to jārēķinās, un to mēs redzam arī Latvijā. Arī Latvijā ir precedenti, kad, piemēram, kaut kādas interneta tirgus daļas ir nokļuvušas regulātora uzmanības lokā. Kaut gan ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav noticis ne padomju laikā, nedz kaut kādu monopola apstākļu rezultātā. Latvijā patiesībā vairums lietu, kas ir pieņemta konkurences tiesību ierobežojumu jautājumu, attiecās uz konkurences pārkāpumiem, kas ir radušies pēc neatkarības laiko jauni dibinātiem vai izveidotiem uzņēmumiem vai ienākušiem uzņēmumiem. Sākot ar Rimi Maksim, degvielas tirgotājiem, šīs lielās lietas, kas faktiski ir iezīmējuši arī konkurences tiesību lauku Latvijā. Bet te ir stāsts ne tikai par konkurences pārkāpumiem, kuri kaut kādas aizliegtas vienošanās, bet arī par situāciju, ka kāds uzņēmums īstenībā ļoti veiksmīgas darbības rezultātā ir negaidīti ieguvis lielu tirgus daļu. Jā. Ko darīt tādā gadījumā? It kā jau tādā nozīmē konkurences likumdošana nav pārkāpta, tomēr tā dominējušā tirgus daļa faktiski apgrūtina situāciju nozarē un pasliktina patērētāju stāvokli. Mums ir skatītājs uzdevusi jautājumu arī par šo lietu. Varbūt mēs varam parādīt video, ko tad skatītājs jautā, interesējas par Eiropas komisijas lemto. Esmu dzirdējis, ka Eiropas Savienība vērsusies tiesā pret Google par reklāmu izvietošanu meklēšanas portālā. Kā tas ietekmēs Latvijas IT uzņēmējus? Jā, interesants jautājums. Mūsu IT uzņēmēji ir tādi, kas lielākoties savu pakalpojumus cenš un nezinu vairāk to pārdod visā pasaulē. Vai būs kaut kāda ietekme no Google lietas Latvijā, Latvijas IT jomā, nozarē? Es domāju, tas ir vairāk tieši Gattev kā Lattev, kamā lielāka tā pieredze man vairāk būtu komentāri par Gazprom, kas droši vien, otru jautājumu dēļ, bet noteikti ietekmēs, jā. Ietekmēs, protams, Googles un Google meklēšanas rīks ir tieši tas piemērs. Pa lielam tur jau nav bijusi nekāda aizliegtā vienošanās. Vienkārši tas ir bijis tik veiksmīgs, ka faktiski dominē. Un ja mēs skatāmies tiešām šīs dizaina izmaiņas Google meklēšanas lapā, tad, protams, tas reklāmas vai pārdodās informācijas apjoms ar katru gadu kļūst arvien lielāks. Un faktiski, es domāju, vadzis pašlaik ir lūzis un šis jautājums tiek izskatīts. Vai tas ietekmēs komersantus? Nē, es domāju, komersantiem pašlaik ir ļoti efektīvi tādā veidā pārdot savus produktus. Ja komisija lems, ka tur laukumi vai proporcijas ir jāsamazina, tad komersanti meklēs, kādā veidā šīs reklāmas izvietot savādāk. Ir jau otras mildes, Facebook. Faktiski reklamēšanās Facebookā ir nemazāk efektīva, un arī Facebook caur to faktisko sociālo tīklu monopolizēšanas tādu veiksmi ir arī otrs ļoti nopietnas reklāmas baneru vieta, kur to izvietot. Kas mums būs ar Gazprom? Edgars, tu pieminēji Gazprom. Vai mums būs kāda ietekme uz Latvijas ekonomiku no šī lēmuma? Noteikti būs, un es domāju, ka tas, ko Gats minēja par Google, tie visi tie argumenti noteikti vairāk bija domāti par Google, kurš ir tiešām izaudzis un veiksmīgi biznesu attīstījis un izaudzis par tādu tiešām tirgu noteicošo spēku. Gazprom situācija kā reiz ir savādāk, jo šī ir tā vecā valstī piedarošā kompānija, kura izmanto nevis savu ārkārtīgi kaut kādu gudro stratēģiju vai know-how, bet vienkārši izmanto to, ka viņiem ir tā gāze, un to, ka arī šie gāzes vadi bijuši, protams, veiksmīgi attīstījuši šo ar valsts atbalstu. Es domāju, ka šī ir tā atšķirība. Ja Google ir tomēr multinacionāla, starptautiska, varbūt netik saistīta ar Ameriku kompāniju, tomēr tad Gazproms, protams, ir. Un saprotu, ka tajos, kad tika izvirzīti šie apsūdzību no Eiropas komisijas, tad tas jautājums arī bija, vai šis nav politisks pasūtījums. Un, protams, kad no malas tā varētu izskatīties, jo mēs zinām, ka tad, kad Gazprom vadītājs Millers bija paziņojis, ka viņš dosies uz Grieķiju runāt par cauruļvadu, kurš būtu alternatīva tam, kurš netiek šobrīd būvēts Bulgārijā, tad dienu pirms viņa vizītes parādījās šī lieta pret Gazprom. Tā kā
Te varētu būt, katrā gadījumā Krievija pati noteikti uzskata, ka tā ir politiska cīņa pret viņiem. Ja? Tā kā, manuprāt, šie gadījumi ir ļoti atšķirīgi. Pēc tam, savukārt, ja mēs ņemam to alternatīvo piedāvājumu, ka ar Gazpromu par cenām jārunā nevis atsevišķi Latvijai, atsevišķi Lietuvai, atsevišķi Kiprai un atsevišķi Vācijai, bet kaut kā tur Eiropas Savienībai kopumā. Tad mēs faktiski no vienas puses, iespējams, Latvijas gadījumā tas ir tā kā veiksmīgi, jo tā kaulēšanās jauda ir lielāka, bet no otras puses mēs saprotam, ka tad no ekonomikas un tirgus tur nav nekā, tur ir faktiski lielas politiskās vienošanās, kur īstenībā to cenu tik daudz nenoteiks viss tā kaulēšanās jauda, cik kaut kādas citas piekāpšanās, kuras varbūt Krievija var izdarīt apmaiņā pret labāku gāzes cenu. Tā skaitā arī iespējams situācija Ukrainā. Faktiski Eiropas komisijas pārmetums Gazprom ir tāds, ka tāds vecmodīgs konkurences tiesību pārkāpums. Noteikumi katrā dalībvalstī, viņi ir noteikuši striktus noteikumus, ko dalībvalsts kompānija, kas no viņiem pērk gāzi, drīkst ar šo gāzi darīt, vai drīkst tālāk pārdot, vai drīkst rīkoties brīvā tirgu. Tāds, jāsaka, kartels klasiskā izpratnē ar vienu galveno noteicēju. Tāpēc te varētu tiešām diezgan liels atšķirības starp Google un Gazprom lietu ziņā, un jāgaida abas lietas. Ekspertiem droši vien ir taisnība, ka šis ir gan jauni apstākļi Google gadījumā, gan arī vecu apstākļu, kā Gazprom gadījumā vērtēšana. Interesanti, ka Eiropas komisijai tas ir sakrits tādā īsā periodā. Jaunai konkurences komisārai Margaretai Vestager ir izdevies tādu ļoti mērķtiecīgu faktisku uzbrukumu ļoti lieliem uzņēmumiem veikt. Bet nevar neparunāt par jaunajām tehnoloģijām arī šeit, jo faktiski galvenais, kas īstenībā šo Gazprom stāvokli apdraud, ir sašķidrinātā gāze. Sašķidrinātā gāze ir faktiski relatīvi jauna tehnoloģija. Šo gāzi iegūst ar ļoti moderniem paņēmieniem, un tā ir viegli transportējama, un tā patiešām var kļūt par alternatīvu gan Latvijai, gan citiem Eiropas reģioniem. Tā kā jaunās tehnoloģijas, es domāju, šo veco milzi ar valsts atbalstu arī varētu pašķilbīt. Par to vienmēr jāpriecājās, jaunas tehnoloģijas, jauns progress. Tas ir arī, kāpēc mums dzīve paliek aizvien vieglāk. Pāriesim pie trešās tēmas, un trešā tēma mums ir nosacīti lokāli, pavisam nosacīti, jo notika viņa Rīgā. Pagājušajā nedēļas nogalē bija Eiropas finanšu ministru samits, neformālā ministru padome, kas notika Rīgā, kā jau Eiropas Savienības prezidējošā valstī. Sanāksme, jāsaka, ir plaši atspoguļot pasaules masu medijos un galvenokārt viena iemesla dēļ. Grieķija bija galvenā diskusija tēma. Grieķijā ir problēmas atkal ar parādiem. Nav nekas jauns, tikai pēdējo 6 gadu problemātika. Bet īpaši bija tas, ka faktiski Grieķu finanšu ministrs, pasaules ekonomikas popzvaigzne Jānis Varufakis tika nomizots kā tāds mazs bērns. Visi ministri viņu nolamāja un norādīja, ka Grieķijai ir jāpilda vecās norunas. Ja reiz ir pirms gadiem solīts, ir jārīkojas atbilstoši tam. Tā diezgan stingra pozīcija. Pilnīgi pretēji Grieķijas valdība tomēr ir ievēlēta ar solījumu vēlētājiem nepildīt veco politiku. Kas tagad būs tālāk? Jauna finanšu krīze, bet paskatīsimies skatītāju jautājumu. Skatītājs mums arī par šo tēmu interesējās. Kas tad interesē skatītāju, lūdzu? Ziņā stāst, ka Grieķija nevar atdot vai arī negrib atdot savu parādu. Vai tas nozīmē, ka mums Latvijai, kam pašiem naudas trūks, būs daļa parādi jādod viņu vietā? Arī vien interesants pavērsiens. Latvija ir Eirozonas valsts, un ja kaut kas būs jāfinansē no Eirozonas, jau aizdotā naudas milzīga apjoma Grieķijai, kaut kāda daļa droši vien kritīs arī uz Latviju. Gan atbildot uz skatītāju jautājumu, gan arī uz manu iestādi. Kas tagad tālāk notiks? Vai mēs esam
atgriezušies 2011. gadā, un tagad šausmas pārņems visu finanšu tirgu pasaulē. Nu, tagad Latvija ir salīdzinoši jauna Eirozonas valsts, varbūt vienīgi var cīkstēties ar Lietuvu. Tad mūs vairāk uztrauc tā nauda, ko mēs tā kā aizdot nākotnē. Un principā Varoufakijam vajadzēja atgriezties no Rīgas ar 7,2 miljardiem eiro kabatā. Un tas, ka faktiski arī Grieķijas valdība ir izdarījusi zināmas pārmaiņas un pat tagad ir rekomendācija, ka faktiski sarunām par finanšu jautājumiem jānotiek patiešo ar premjeru, nevis ar Varoufakiju kungu, liecina par to, ka tik viegli viss nevar. Un katrā ziņā tā prasība faktiski tuvākajā nedēļā atgriezt 750 miljonus. Tā vajadzība izmaksāt pensijās un algās 2 miljardus tikai pierāda, ka, protams, ir pasaulē iespējams kaut kādas alternatīvas ekonomiskās politikas, bet tad tās ir jāizpilda kaut kādā absolūti izolētā finanšu ekosistēmā, un to teju ir neiespējami izdarīt Eirozonā. Tāpēc, ja šāda finanšu politika tīri teorētiski, piemēram, ir iespējama vēl ar vienu Zviedrijā vai Lielbritānijā, tad izskatās, ka tas vairs nav iespējams Grieķijā. Un Latvijai, kā potenciāliem donoram, tā ir ļoti laba zīme, jo skaidrs, ka tie 7,2 miljardi bez garantijām, ka būs zināma disciplīna, ne tikai iedot un visdrīzāk netiks iedot. Līdz ar to varbūt nav nemaz tik slikti ar to mūsu naudu. Edgar? Es varbūt sākumā, man vismaz sākotnēji ļoti simpātiski likās tas, kā grieķi cīnās. Ja? Jo Latvija ir pilnīgi pretējā pusē, vai ne? Mēs bijām absolūti sausi un pēc Exceliem vienkārši pildījām. Paraugzēni. Pat ne paraugzēna, bet man liekas pat sliktāk vēl kaut kā. Ja? Vienkārši tā kā izlasījuši mācību grāmatā un taisni par to taciņu arī devām, nedomājot, tiešām par valstu attīstību, ko mēs tagad arī daudz diskutējam, varbūt ne. Es piebilstu, izlasījuši mācību grāmatā pirmo daļu. Jā, tieši tā, jā, jā. Paldies par papildinājumu. Ja? Tā kā, tas bija, viena pilnīgi radikāla tāda pieeja, par ko es domāju, vēl joprojām visa Eiropa brīnās, ka mēs kaut ko tādu esam izdarījuši un izdzīvojuši. Bet nebijām mēs gluži arī vienīgie. Tajā brīdī grieza Īri, grieza Lietuva, grieza pat Polija savu budžetu, kaut Polija IKP nekrita. Protams, grieza Griež Krievi. Labi, Krievi paši, nozāģēja zarus, kur sēdēja, tur ir vēl savādāk. Mēs nepalīdzējām paši sev ar krīzes izraisīšanu. Protams, tur mēs palīdzējām. Bet tādā ziņā man bija ļoti simpātiski raudzīties uz šo te grieķu tādu, tiešām lielajām ambīcijām to izgājienu Eiropas skatuvē. Ja? Bet visu laiku bija jautājums, ja? vai tad tas ir viens milzīgs blefs, ja? Vai viņi tiešām ir tādi absolūtie kosmonauti. Vai ne? Tagad kaut kā arvien vairāk sāk šaubīties, ja? Uz ko tad viņi patiesībā ir orientējušies. Ja? Jo jau man liekas, ka pēdējie zvani ir nozvanījuši, un tur var sanākt arī, kad neatmaksās parādi, kas nozīmē, ka tā Grieķijas izstāšanās no Eirozonas nav vairs tik fantastisks scenārijs, kā tas likās varbūt sākumā. Kāpēc 2011. gadā visi baidījās no Grieķijas izstāšanās, bet tagad biznesa presa pasaulē raksta aptuveni to, ka tas nav nekas šausmīgs. Eiropas centrālā banka ir pārfinansējusi Vācu banku parādus. Tā ir atbilde uz šo jautājumu, kā raksta atsevišķi pret centrālo banku noskaņoti komentētāji. Un vairs nav problēmas Merkelei izmest Grieķus no Eirozonas. Tieši tā, es domāju, parāds ir pārstrukturēts. Pa lielam tirgi ir iemācījušies dzīvot pēc šīs realitātes, kad Grieķija ir vāja un Grieķijas kredītrisks ir augsts. Vai attiecīgi ir bankas rekapitalizēts, bet nezinu, es jau nebūtu tik pesimistisks. Man ļoti patīk mācīties jaunus grieķu uzvārdus. Un, piemēram, attiecībā uz pārrunām tagad ir nominēts Eiklīds Cakalotos.
Un tā ir laba zīme, manuprāt, jo Eiklīda ģeometriju mēs pazīstam kā tādu pareizu lietu, kur ir 180 grādu trīsstūrī. Tā kā tur ir cerība. Nu, lai veicās Eiklīdam Cakalotam, lai veicās mums. Paldies! Šis bija raidījums Vai nauda aug kokos. Paldies ekspertiem par komentāriem. Paldies! Paldies.